Sveiki! Gribēju ar jums padalīties, pagaidām vēl nezinu, ar ko lai iesāk, bet man ļoti gribās izstāstīt savi vakardienas piedzīvojumi attiecībās ģimenē, attiecībās ar dēlu, jo arī apkārt esošā informācija un jautājumi, kas parādās, kaut kādā mērā atspoguļo to, ka cilvēki meklē, kā tad īsti atrast šos te ceļus, lai bērns klausītu. Patiesībā, vai tiešām tas ir tas, ko jūs meklējat. Jo strīdi notiek, arī man notiek, es esmu konfliktu risināšanas praktiķis, un kā tu tikko nosaucies, ja tā tev uzreiz arī dzīve izaicina, tad ņemies, redz, kur atrasini šo un šo. Un nav jau tā, ka man dzīve rit vienā harmonijā. Protams, mēs esam individuāls, katram mums ir sava autentiskā daba, un lai mēs atrastu tādus labus miedarbības veidus kopā, tad brīžam notiek nesaprašanās vai pārprašanās vai kādas citas situācijas. Un vakar tāds bija vairākas. Viena no tām bija, tad mēs ar dēlu, mums jādodās uz vilcienu no Jūrmalas uz Rīgu, jo mums sarunāts ir satikties Rīgā ar tēti un iet kopā pusdienās. Un vilciens iet reiz pusstundā pa dienu. Un mēs kavējam. Mēs izējam no mājas, saprotam, ka ir jāiet ātri, lai paspētu uz vilcienu. Un es lūdzu savam dēlam, nāc ātrāk. Un viņš spītējās un nenāk. Nē. Un mēs sākam strīdēties, jo man ir svarīgi, ka mēs paspējam uz šo vilcienu. Savukārt Albertam ir svarīgi saglabāt savu stāju, savu pozīciju. Un es esmu daudzkārt uz ielas novērojis šādas līdzīgas situācijas, kur vecāks steidzina savu bērnu, tāpēc, ka ir jāpaspēj uz to transportu, un bērnam nav šī te izpratne varbūt vēl par laiku, un tā. Bet, kaut kā jau tā izpratne rodās, un tad kur ir tā robeža starp to, kādā veidā tad tas strīds var pāraugt, tādā naidiskā domu apmaiņā, pat ne domu, bet emocijas izlādē, nevis izpratnes veidošanā patiesībā par to, kas notiek. Jā, es varu, protams, savu dēlu vilkt un rāt un ļaut, kas tu nevar iet ātrāk, un mēs taču nokavēsim, kā tas klasiski tiek pieredzēts. Un savukārt mēs izdomājam, labi, ļoti svarīgi tajā brīdī man jau galvā ir pieņemt, kāds ir sliktākais scenārijs, ar to samierināties, ja kas mēs tiešām vilcienu nokavējam, ko mēs tad daram, kāds ir risinājums un tā tālāk, kas patiesībā ir tiešām svarīgi, vai tiešām svarīgākais ir paspēt uz šo te vilcienu, vai tiešām svarīgākais ir, saglabājot cieņpilnas attiecības, pasniegt savam dēlam informāciju par to, ka vilciens iet noteiktos laikos, un ja viņš mums aiziet garām, tad viņš mums aiziet garām. Un, protams, mums tur bija domstarpības, mums bija emocionālāki, skaļāki vārdu pārmaiņas, bet beigās jau ir svarīgi, mēs gandrīz vilcienu nokavējām, mēs beigās paspējām, bet dabūjām paskriet, jo mēs aizgājām līdz vietai, kur mēs varam jau redzēt, ka vilciens nāk, un tur jau es Albertam saku, tad, ko mēs darām? Mēs tad skrienam, lai uzspētu, vai viņš var vai nē. Beigās, jā, mēs uzspējām, bijām pēdējie, kas iekāpa vilcienā, bet paguvām. Protams, ne par to tik daudz tas stāsts, cik par kā šādas situācijas atrisināt, ko mēs darījām pēc tam, kā mēs izrunājām, lai bērnam taptu skaidrs, ka ir jāplāno šis te laiks, un tad pārdienas atpakaļ bija situācija, kur mums ciemojās mūsu labs draugs, un viņam bija nākamajā dienā jādodās arī uz Rīgu. Un mēs izgājām pastaigā, un tad viņš no tās vilciena pieturas, no stacijas līdz mūsu mājām izmērīja, cik viņam laiks prasa aiziet. 10 minūtes. Tad es arī Albertam skaidroju, kā tad šis te notiek. Un
mēs atradām veidu, tātad, kā izrunāt šo caur šiem te piemēriem, caur šo te laika plānošanu. Bet pats galvenais moments ir attiecību saglabāšanā ir tajā, ka es tajā brīdī arī Albertam pasaku, tu nekamā neesi vainīgs. Pat ja mēs nokavētu vilcienu, tā vispār nav tava vaina. Un tas ir tas ļoti bieži trūkstošais faktors, kas, ja tas netiek izdarīts, tad ķieģelīts pa ķieģelītim tomēr tā siena starp bērnu un vecāku sāk veidoties, jo bērns jūtas vainīgs, jo vecāks viņu vaino, jo vecāks emocionē, jo vecākam bail, ka nepaspēs vai vēl kaut ko, un bērns uzņemās atbildību, jo viņu pasaulē viss notiek tikai un vienīgi ap viņu, un viņš ir pasaules centrs, un ja kaut kas nenotiek labi, tad viņš vaino sevi, viņš nevaino vecākus. Un vecāku uzdevums ir šo te vainu no šī te bērna noņemt nost, atbrīvot viņu no šīs sajūtas. Un tad, kad es viņam pasaku, tu neesi vainīgs, bet patiesībā es esmu vainīga. Jo mēs tad, kad brokastojām, mēs nesaplānojām dienu, es tev nepateicu, cikos mēs iziesim no mājas, es tev nepateicu, cik mums laiks ir vajadzīgs, lai aiziet līdz šai stacijai. Es neiesaistīju savu bērnu šais te dienas plānošanā, kurā patiesībā esam mēs abi. Viņš jau nav viens tajā. Un es neesmu viena tajā. Un šī ir tā cieņas izrādīšana pret arī savu bērnu, ka tu viņu iesaisti, nevis, ka tavam bērnam ir jāklaus, tāpēc, ka tu saki, tāpēc, ka tu zini labāk. Iesaiste un atbildības uzņemšanās ir tā atslēga, kas veicina harmoniskas attiecības ģimenē. Mums bija arī vēl viena situācija te pašā dienā, ļoti līdzīga, kas vēl mazliet savādākā veidā, bet arī tāda kulminācija mums sanāca, kur atkal jau tas situācijas atrisinājums, viņš atrisinās tajā brīdī, kur es kā vecāks uzņemos atbildību. Pats tā ir mana vaina. Viss, kas notiek, ja mans bērns kaut ko dara ne tā, vai viņš, kas bija konkrēti šajā gadījumā, ja mēs braucam ar riteņiem, tur ir šosejas mala, un Alberts pēkšņi izdomā rādīt triku, tad no apmalas nolic tieši uz brauktuvs, kur mašīnas brauc ar atļautais ātrums 70 km/h, ļoti bīstami. Protams, ka es kā vecāks es sabīstos, un man ir sajūtas, man ir emocijas, kuras es saku bērnam, ka tā darīt nedrīkst. Viņam uzreiz ir pretstats, nē, tā nebūs, viņš darīs, viņš neklausīsies, viņam vēl ir tāda mūda, ka viņš var pateikt šitā nē, un dari, ko tu gribi. Tu esi tādā bezizējas stāvoklī. Un tas ir brīdis, kad mēs apstājamies, mēs tālāk nebrauksim, kamēr mēs šo neatrisināsim. Un mums notika tāda emocionāla saruna, kuras laikā atrisinājās arī daudz citas lietas, kas ir mums saistītas ģimenē ikdienā. Un jo tajā brīdī pavērās tas tā kā loks, ka mēs šeit tieši tagad šosejas malā varam aprunāties, transformēt kaut kādus ieradumus, kaut kādas mentālās konstrukcijas, tas notiek mazliet emocionāli, bet ja mēs pat saglabājam saikni ar veselo saprātu, nevis ļaujamies emocijām, un katrs uzņemamies savu šo te atbildību, un pa lielam attiecībās ar bērniem atbildība ir vecākiem. Un arī šeit, viņš noleca no tās apmalas, kas šķiet, es taču tagad varu dusmoties uz viņu, jo viņš taču tā izdarīja, un man taču ir legāls iemesls dusmoties, jo man taču ir viņš jāpasargā, jo tas ir mans vecāku pienākums. Un tātad es viņu drīkstu rāt, lai viņš vairāk tā nedara. Stop. Tā ir kļūdaina mentālā konstrukcija, kas ir ļoti bieži novērot, teiksim tā. Tajā brīdī es saprotu, ko es daru. Es saprotu, kas ir noticis, un es saprotu, acīm redzot, neesam līdz galam izrunājuši ceļu satiksmes noteikumus, kur un ko kā drīkst darīt. Es esmu atļāvusi pa daudz, un šis ir brīdis, kurā mēs varam to izrunāt, un
Un pēc šīs te mūsu emocionālās vārdu pārmaiņas, protams, es to neatstāju. Tad vēl viena šī te atslēga, vienmēr vajag izrunāt, līdz izveidojās izpratne par to, kāpēc ir notikusi šāda situācija vai kāpēc ir nākuši šādas te sajūtas. Tas nozīmē, ka vecākam ir ļoti jābūt kontaktā pašam ar sevi, ar savām sajūtām, un tieši kuri faktori izraisīja kādas sajūtas, lai spētu viņus vadīt, nevis emocionēt un gāzt to virsū uz bērnu. Nedrīkst tā darīt. Un vajag arī apzināties, kas tajā brīdī notiek bērnā. Arī viņā notiek transformācija, maiņa, un arī tas prasa viņam savu resursu, emocijas, un aiziet tāds izšūpojiens, kas var pārvērsties vai nu jaunā saskarsmes līmenī, vai nu iekapsulēties kaut kādā traumā vai aizvainojumā, ja tas netiek pareizi izrunāts. Un es zinu, ka manam dēlam šis te uztveršanas kanāls ir caur piemēriem, un tad es viņam arī beigās stāstu, kā tas manī notiek, ka es jau uz viņu nedusmojos. Es jau viņam arī pasaku, ka viņš nav vainīgs, ka es dusmojos uz sevi patiesībā. Jā, es izgāšu dusmas uz viņu, bet patiesībā es dusmojos uz sevi. Un kā lai bērns tam notic? Un tā kā ir taču bijušas situācijas, kad dēls arī mans dusmojās. Un manam dēlam vispār ir 50 dusmu nokrāsas. un tad es viņam prasu, es saku, tad, kad notiek situācijas mājās, mums šeit tā gadās, kad viņam tiek kaut kas pateikts izdarīt, un viņš par to sadusmojās. Un tad viņš man atzīstās, ka viņš jau sadusmojās nevis uz mani, ka es viņam to esmu pateicis, viņš sadusmojās pats uz sevi, ka viņš ir aizmirsis vai to nav izdarījis. Un tad viņš saprata, ka es nedusmojos uz viņu, ka es sadusmojos uz sevi, ka es esmu kaut ko izdarījusi ne tā, kad notiek šādas te situācijas. Un vēl mega svarīgs moments ir nevainot sevi tajā, ka tāda situācija ir izveidojusies, ka tu neesi to paredzējusi, bet būt pateicīgai, ka atnāk šādas te situācijas, caur kuras jūs kopīgi atrisinot, veselīgi atrisinot, augat kopā. Kad bērns aug, gan vecāks aug, un neveidojās iekšējie aizvainojumi, kas pusauģu gados pēc tam pāraug tādā sienā starp bērniem un vecākiem. Tāds, lūk, ir mans stāsts, vakardienas notikumi. Man ļoti gribējās ar jums padalīties, jo es ceru, ka šāda veida stāsti kaut kā var iedvesmot uz saticības veicināšanu. Un, ja es varu tajā kā palīdzēt būt atbalsts vecākiem, kā sadzirdēt pašiem savu iekšējo bērnu un rezultātā satikt savu fizisko bērnu, priecāšos palīdzēt. Paldies! Lai jums skaista, piepildīta diena!